Čau! Čau visiem! Šodien mēs esam bērnības takās Salatsgrīvā Jā. un ciemojamies pie meistara Raimonda. Jā, čau! Raimond Foršumts, kas tas tāds ir? Kā, metāla, kā viņš klubiņš varētu būt, metāla dakstiņš? Jā. Janusiks. Janusiks, tērauda šindels Janusiks. Cik tie aptuveni kvadrāti? Jumtam? Jā. Man liekas, ka 220 ir, kāpēc viņi bija kaut kādā astī. Un, Daudz bija. viņš arī vismaz viens no ekskluzīviem jumtiem. Kā tu tā izvēli aizgāja līdz Janusikam? Tas jau bija tev pateicoties. Es teicu, toreiz vīzī, man būs karkas māja, kaut kādu koku apdara, tev vajag kaut ko piemeklēt. Vai nu valds, vai nu šito, un tad šitas iekrīt acīs. Viņš bija, man liekas, viens no pirmajiem vispār Latvijā tādā gadā. Daudz viņi nav gadījušies. Okay, vismaz arī tad der, šitā laukos vajag. Es laikam otro reizi esmu pie tevs, un īstenībā tā arī ir. Īstenībā dzīvē viņš izskatās ļoti feini. Jā, un pie tavs stiliņa īstenībā, laikam valsts nebūtu tik feins, bet šitas ir... Lai gan tas valsts bija variants, jā, bet šis tomēr iet labāk, jā. Ok, ar ko šis jumts segums ir pieņemts tev kā meistaram? Es zinu, kā teiksim, tā ar ko atšķirās, bet ar ko viņš ir bišķi savādāks par parasto dakstiņu profilu vai, teiksim, viņa nianses par viņu ir? Viņam baigā feature īstenībā bija, ka absolūti nav jāķer raksts. Absolūti lietas hausā, randomā, tur nogriez, pārliec atpakaļ un īstenībā atgriezums viņam bija ļoti maz. Tas man nenormāli patīk. Tas bija pirmais. Un ļoti specifiski ir montāži no augšas uz leju. Nevis no apakšas uz augšu, kā būtu normāla variantā vai vertikālās līnijas, tu liec pa līnijai no koris un nāc uz leju. Ja tu viņu fiziski savādāk nevar uzmontēt, tas arī ļoti specifiski. Nu jā, un te vienīgais jāpiemetni klāt, ka laikam šis profils ir vienīgais profils, kurš nenāk tā kā plācnais no karnijas līdz teknē. Viņš nāk pa attiecīgi, tas viens solīts ir viens modulīts. Jā, viens. Tā montāža laikam ir pat vieglāk nekā tur, teiksim, tāds vesels 6-metrīgi 8 metri. Šito var izdarīt viens. Šito var izdarīt viens, tīcīgi nenormāls staigāšana augšā lejā, bet tieši tā to var izdarīt viens. Forši viņi arī īstenībā vieglē iemet iekšā mašīnā bagažniekā un atrod veselu jumtu. Labi, protams, šo visu jumtu neatrod vienā mašīnā, bet ja kaut kas mazāks ieliec un atrod, jo viņš daudz vietas neatrod. Cik ilgi montē šo jumtu, jāsaka? 2 dienas, laikam vienu plaku, 2 dienas otru plaku, un laika pakaļ, varētu būt, ka nedēļā mēs salikām. Tas nav slikti, tas īstenībā ļoti labi. Kas vēl? Ilgāk bija jāmizo, laikam, viņš bija smuki, katra lokšņīt iepakot plēvīt, ja tad katrai aplēš nos plēvīt, un tad, kad mēs nomizo savāc to plēvīt, tad mēs pa pāris lokšņiem augšā tā bija. Tā kā, ja kādam noteikti ir tāda lauka stila māja, šito es iesaku. Laikam otrs, ja vēl ir Salatsgrīvā. Obligāti aizbraukt uzmontēt. Protams, ja tā kaimiņiem ir, es montēju. Tomēr ir pāris nianses, teiksim, salīdzinot. To varbūt tas, ka, piemēram, kore, vēmala, kas tur savādāks ir? Uzstādot tieši tērauda šindeli. Pati kore jau tur nekas tāds baigi specifiskais nebija. Vēmala, viņa ir pielāgot tikai vienīgi šīm jumtu sagumā. Tu pats tādu īsti nevar uztaisīt. Baigās čakars, protams. Var, bet baigās čakars. Un ko es darīju savādāk nekā montāžā, es priekšā negribēju redzēt skrūvītes. Es uzlocīju tādu tā kā valsts profilu lāseni, un es to pirmo vilni aplocīju ap lāseni. Viņam oriģināli paredzēti skrūvīti, es uztaisīju bišķi savādāk. Tas, kas man likās, ka ir foršāk. Meistars Tiķi. Jā, meistars Tiķis, un ja nākošais liks, to es ieteiktu arī. Ko es ievēroju no gala, paskatāmies, tev tur vispār nestandarta risinājums. Tieši pie kasta uztaisīja dekoratīvu, kas arī īstenībā to māju padara, mans ieskats ir krietni, teiksim, tā interesantāk to pašu veikt. Dekoratīvāk ir. Ko tu tur izdarīji? Tur jau bija tā, ka īstenībā man bija palicis pāri no viena projekta alumīnijas vienkārši, un negribēju likt tur koku, jo koku ik pa 2 gadi ir jāapstrādā. Tas ir fakts, un tu nekur no tā neliksies. Tad pamēģināsim šitādu. Uztaisījām tādām tā kā aizkabītēm, čing, detaļiņas, tā kā zvīņas, un šo uzliekot, man varbūt jāatgriež pēc 20 gadiem būs tikai. Tā kā es visiem īstenībā iesaku gan priekšā, gan sānots likt kaut ko šādu. Tas vienkārši ir ilgmūžīgi. Jā, principā arī no manas pieredzes arī tas pats stāsts ir pārsvarā, ka uztais standarta vēmala, tu paliek tas pats kokmateriāls, kā tu teici, arī 2 gadi, vai otrs, teiksim, uzliek kaut kļūdas pēc, uzliek kaut plato vēmalu. Tas arī to visu burbuļi izmet ārā, un tad īstenībā tās ir tā laba meistara, teiksim, tā zināšanas, kad, bieži vien tad viņi ir iesaka labāks risinājums palielam, jā. Nē, tā arī ir, jā, jo, principā, ja tu uzliekot, gan tādu bildi mēs arī sameklēsim, uzliekot virsū
teiksim, kas ir platāku specielementu no vairākiem elementiem, tas nebūs tieši tas vizuālais defekts, attiecīgi viņš izskatīsies krietni smukāk, kas īstenībā ļoti, ļoti svarīgi. Nu, No jā, teiksim, platām tā detaļām ir. tieši fasādē no tādiem mazliet skriet projām un prasīt meistara padomu, kā, teiksim, tā izdarīt to labāk, lai tas efekts būtu foršāks, nu, tāds, kā mēs gribam sagaidīt. Nu, Nevis tāds, parasti kā jau sanāk. klienti grib, vai ātrāk. Un tad paskaidrojot, ka uztaisot šādu no daudzām stingrām detaļām, īstenībā jau nav nekas vairāk dārgāk. Tur pat labāk tu uztais koku vietā, jo gatavu apdari, kas ir mūžīgi un viss kārtībā. Nu, tā es kaut kā uzskatu, ka vajag spiest uz to tomēr. Ok. Un beidzamais īstenībā, kas redzēja, tu vēl arī biji uzlicis virsū Vai daudz, laipas ko es saskatīs? Jā, nu, kā bija ar jumta kāpnēm un jumta laipu, tur jau arī nekāds problēmas principā pie montāžas nav. Tur bija specifiski jāpielāgo tie paši kronšteini, viņiem nedaudz bija jāpamaina leņas, bet kopumā nekas baigs sarežģīts nebija. Okay. Jā, un tas jau vēl kas ir interesanti par šo segumu, kad mēs viņu arī turam uz vietas. Jā, tas ir forši. To mēs turam uz vietas un turēsim uz vietas, jo viņš ir gana interesants. Un bieži vien ir tā, ka, teiksim, jā, šis ir viens no jumta segumiem, ko iegādāties uzreiz, jo, teiksim, ja pārsvarā vispārējā, teiksim, segumi ir uz pasūtījumu, tad, teiksim, šis jumta segums tikai ražojās loksnēs, un tas nozīmē to, ka, ja ir nepieciešams kaut kāds apjoms, lielāks apjoms, viņu kaut kādas steidzamības arī var dabūt uz sitiens uz vietas, jo mums viņš stāv stokā. Starp citu, tā arī bija, kad es taisīju te priekšņās nobeigumus. Man liekas, ka man 3 vai 4 loksnes pietrūka. Es tikai nepateikšu, cik vairs. Zvans Rinaldam ir. Braucam pakaļ, paņemam, un mēs ar čekiem arī pabeidzām. Tā kā uz sitienu bija pieejams, jā, tas bija forši. Jā. Ja gribat uzreiz jānosika jumtu, zvaniet. Zvaniet, jā.